Vasaras saulgriežos, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, mūsu tauta svin Jāņus. Saulgrieža naktī vitālie, dzīvību rosinošie spēki ir visspraigākie – augos, dzīvniekos, cilvēkos un visā dabā. Arī pats cilvēks brīnumainiem dabas enerģijas avotam pienācis vistuvāk. Tāda ir mūsu tautas vecā pārliecība. Šie svētki uzskatām par vislatviskākajiem svētkiem, kurus vismazāk ietekmējušas svešas tautas un kultūras. Mūsdienās ļoti daudzi cilvēki vairs nezina latviešu tautas, kultūras tradīcijas un šo svētku patieso nozīmi. Ir saglabājusies tradīciju ārējā forma, bet būtība un saturs daudzām no tām ir pazaudēts. Latviešu tauta gadsimtiem ilgi ir izkopusi dažādas Jāņu tradīcijas, un tāpēc ir ļoti svarīgi tās saglabāt, izprast to nozīmi un nodot nākamajām paaudzēm. Jānis iemieso sezonas dievību un ar vasaru saistīto auglības, ražības un gaismas pārdzimšanas ideju. Jānis tiešā nozīmē ir nācējs un gājējs, tas, kurš atnāk un aiziet vasaras saulgriežos. Pēc seniem nostāstiem par Jāņiem un Jāņa dēliem drīkstēja saukties tikai svēti vīri, tie, kuri senču ticību uzturēja tautā dzīvi. Līgo vakarā plūktām zālēm piemīt dziednieciskas un pat maģiskas īpašības. Par īstajām Jāņu zālēm tiek uzskatīts āboliņš, paparde, vībotne, buldurjānis, dievredzīte un nārbulis. Ar tām pušķoja istabas, sētu, pagalmu, ēkas un dzīvniekus, un tās vija arī vainagos. Jāņa dienai tiek piešķirts tāds spēks un svētums, ka zālēm, kas tai dienā lasītas, esot lielas un brīnišķīgas īpašības pret ugunsgrēkiem, cilvēku un lopu ļaunām sērgām un slimībām un sliktām domām. Latviešu vasaras saulgrieža nozīmīgākais rituāls ir vainagu pīšana. Aplis ir viens no svarīgākajiem maģiskajiem elementiem. Ar apli mēs varam gan no kaut kā norobežoties, gan arī apļa centrā koncentrēt enerģiju. Tādēļ rituāla vieta vienmēr tiek norobežota ar apli. Aplis ir arī kā saules simbols, un vainags ir šī apļa izpildījums Līgo svētkos. Tas tiek veidots izmantojot dažādu zāļu spēku. Jāņu vainags ir cilvēka un dabas tuvības apziņa, vēlēšanās līksmi iekļauties krāšņajā vasaras pilnbrieda brīnumā. Vainaga uzlikšana citiem ir labestības, sirsnības un draudzības izpausme. Meitas un sievas nopina vainagus arī puišiem un vīriem. Vainagu vīšanai izmantoja dažādus ziedus un ozolu lapas un ticēja, ka no trejdeviņām puķēm un zālēm pīts vainags pasargā no nelaimēm, slimībām un atvaira skauģus un nelabvēļus. Jāņu dienas ēdienu pamatā ir piena produkti, maize, cūgaļa un miežu alus. Jāņu siers apļaveida formā simbolizē sauli un pasauli tās veselumā, savukārt alus, lauku valgni un ražību. Pirmajam Jāņu alu jānobauda mājas saimniekam, lai pasargātu māju un ģimeni no nelaimēm, bet apaļā ķimeņa siera gabaliņu vajadzētu nobaudīt ikvienam, lai vairotu veselību un veiksmi. Ja saimniete Jāņa dienai nesien sieru, tad viņas govis piemeklē kāda slimība. Savukārt, ja saimnieks nebrūvē alu, viņam rudenī nepadosies miežu raža. Pirts tiek kurināta, kad visi lielie darbi pabeigti un atliek tikai nomazgāties. Pirtiņa noteikti jāizrotā ar zālītēm un mejām. Pirts ir gan fiziska, gan arī garīga attīrīšanās, sevis sakārtošana, visu funkciju izlīdzināšana, enerģijas uzņemšana. Peroties,
cilvēks nomazgājas un arī attīra savas domas un gatavojas Jāņiem. Jāņu naktī ļaudis aplīgo citu. Līgošana ir rituāls dzīvības spēku atjaunošanai un pastiprināšanai. Jāņa, lauku, mājas un saimnieku aplīgošana nozīmē aizsarga darbību un kopēja dzīves ritma iekustināšanu. Katra līgo dziesma ir kā maza buramdziesma, kas īstajā laikā un vietā nodziedāta nes milzu svētību. Līgo dziesmas ir ļoti dažādas, gan draiskas, gan uzmundrinošas, bet lielākā daļa pieder pie tām, ko varētu nosaukt par enerģētiskajām. Tās ar savu enerģiju attīra mūs, apkārtni, rada harmoniju, veicina dažādus notikumus mūsu dzīvē un sakārto lietas. Bieži vien aplīgošana izvēršas par dziesmu karu, kur divi līgotāju pulki sacenšas atjautībā un dziesmu zināšanām. Aplīgošanās dziedātāju pulka priekšgalā ir viena dziedātāja teicēja, kas zina daudz dziesmu vai protās uz vietas sacerēt. Līgojamais laiks sākas jau 2 nedēļas pirms Jāņiem un kulmināciju sasniedz Jāņu priekšvakarā. Līgošana parasti notiek ap ugunskuru vai ejot no mājas uz māju un aplīgojot kaimiņus un draugus. Līgotājus, kas ieradušies tavās mājās ar dziesmu, pieņemts pacienāt ar Jāņu alu, sieru, pīrāgiem vai citām uzkodām, jo ticējums saka, ka Jāņa bērni nes mājai un tās cilvēkiem svētību un veselību. Ugunskurs ir saules simbols. To aizdedzina tikai tad, kad saule norietējusi, un tas sāk dzist, kad saule jau lec. Uguns dedzināšanas vietai jābūt apkārtnes augstākajā vietā, lai Jāņu uguns apspīdētie lauki un cilvēki iegūst veselību, spēku un auglību. Ugunskurā met vecos vainagus, vijas un dažādas zālītes, lai arī ugunī dotu spēku un svētību. Jāņu uguns dedzināšana no saules rieta līdz lēktam ir saistīta ar ticējumu par gaismas pārnešanu uz nākamo saules gadu. Jāņos notiek zīlēšana un nākotnes pareģošana. Ja Jāņu naktī ap pusnakti brien pa ūdeni, tad būs daudz naudas. Ūdens tūmā vajadzētu būt arī tām jaunkundzēm, kuras grib apprecēties, jo, ja šajā naktī skatās ūdenī, tad var redzēt nākošā precinieka seju. Pusnaktī atveras debesis, un ja šajā brīdī kaut ko vēlas, tad tas arī piepildās. Jāņos kroņus jāspiež upē. Ja tas 3 reizes apgriežas, tad meita tai gadā apprecas. Neprecētajām jāmet vainags ozolā. Cik reižu kritīs, tik gadi līdz kāzām jāgaida, bet labāk vairāk par 3 reizēm nemēģināt un atlikt mešanu uz nākamā gada svētkiem. Arī laižot 2 vainagus pa straumi, nosaka, vai šogad būs precības vai nē. Ja vainagi saskaras, tad meita izies par sievu. Jāņu nakti nedrīkst nogulēt. Paliekot nomodā, cilvēks iegūst labu veselību un modrību nākamajam gadam. Ticējums vēsta, ja guļ Jāņu nakti, tad guļ visu gadu. Jāņu nakts ir īsa un maģiska. Tāpēc tās rituāli, ticējumi un notikumi liek domāt par cilvēka mūža ritējumu un to, ka mūsu tautas dzīves gudrība bijis cauri gadu simtiem ar nemainīgu vērtību un milzīgu nozīmi arī šodien.